Bet mēs šodien domāsim, un tas varbūt būs nedaudz sarežģīti, bet es aicinu jūs tādu pacietību, un es ceru, ka mēs varēsim ieraudzīt arī kādas, manuprāt, saslēdzās kopā gan par bāreņu svētdienu, un par to, kas ir šis aicinājums, ja pavēle no Dieva. Un man tāda sajūta vienmēr mājvietā, man paliek grūti izdomāt, ko man teikt. Ja man aicina kādām citām draudzēm stāstīt par šo lietu, tad es varu stāstīt daudz un dikti, bet mājvietā, man liekas, jūs visu jau zinat, un jūs jau visu darat. Un es jau šorīt runāju ar kādiem, un ir vēl kādas idejas, ko vēl varētu darīt, un varbūt kāds nākamos soļus šajā spērt. Un man vienmēr jābūt uzmanīgam, kad tas tā kā angļu tas teiciens preaching to the choir, ja, kad es jau sludinu tiem, kas jau ir iekšā. Bet tāds pārdoms, es domāju, kas noderēs mums kā draudzēji un kopumā mums arī jums individuāli. Un tāpat arī domājot par mūsu dzimšanas dienu, domājot par to kā tādu atskaites punktu, kur mēs esam, kur mēs ejam, un lai mums ir tāds atgādinājums. Un kad es domāju par to, un es jau, man liekas, kāds pāris nedēļas atpakaļ atbraucot no Amerikas, arī liecību laikā dalījos par to, ko mācītājs teica, kas ir mācītājs no Floridas, kādā draudzē, kur draudz arī ir ļoti iesaistīti šajā bāreņu ārpusģimenes kalpošanā, un kur viņš runāja par to, ka draudz patiesībā ir aicināti ņemt savu krustu un sekot man. Un tāpēc es izvēlējos šo raksturvietu, ko mēs jau dievkalpojuma ievadā lasījām, un es viņu nelasīšu vēlreiz, bet es aicinu, ka jūs varat atvērt Marka evaņģēlija 8. nodaļu, un ka jūs varat sekot līdzi, un ja jums kaut kā liekas, ka es pa garu runāju un gribās par kaut ko citu domāt, tā vietā, lai atvērtu telefons, skatītos sociālos tīklus, ka jūs varat Dievu vārdā paskatīties, ko tad Marks tur raksta. Bet tā ir tāda ļoti interesanta situācija. Tad bailīga situācija priekš manis. Un domājot par to, kad mācekļi kopā Jēzu, un liekas, viss ir tā kā forši. Ir forši būt kopā ar kādu, kas tev ved piedzīvojumā. Un ja mēs lasām tad Jēzus šo laiku, šos evaņģēlijus, kur viņš ir kopā ar mācekļiem, ka tas ir tāds piedzīvojums, kur viņš saka, nāc un sako man, un tad Pēters un Jānis un Andrejs un Jēkabs un pēc tam arī citi atstāja savus tīklus, visu, viņi sako Jēzum, un Jēzus viņus tur vada, un tur notiek brīnumi, un Jēzus arī tā kā radikāls nostājās pret tā laika reliģiskiem vadītājiem, viņš konfrontē dažādas citas lietas, tur ļaunos garus izdzen, viņš 5000 paēdina, viņš tur vētru apklusina, Pēters kādā brīdī pat staigā pa ūdens virsmu, tas tāds piedzīvojums, ja, tāds 4M māra, vai ne? Tas piedzīvojums ir, tur tieši 12 mācekļi, šie vīri kopā ar Jēzu, un liekas, bāc forši. Un tad domājot par savu dzīvi, par draudzes dzīvi, liekas, Jēzus mūs aicina tādā ceļā ar sevi, viņš mūs aicina tādā piedzīvojumā. Un tā, ka mums liekas piedzīvojums, es nezinu, kas katram no jums ir piedzīvojums, ne? Tie, kas 4M bija, ka Miķels tūlīt ienāks iekšā un uzreiz vārds piedzīvojums, ejam mežā, ja, paņemam lielu mugursomu, tur visiem kempingu piedrumiem, būs piedzīvojums, mēs būsim mežā. Un es atceros pagājušo gadu, man liekas, tas tiešām bija superīgs piedzīvojums, vai kāds no jums varbūt domā, šitien atrast kaut kāds lētos lidojumus uz Portugāli vai Spāniju, un kaut kur pludmalītē tur pa tiem skaistiem krastiem pastaigāt, tas arī būtu tā kā piedzīvojums. Ja. Es nezinu, varbūt kāds domā piedzīvojums un iet izcemēt kaut kādus humpalu veikalus un atrast kaut ko foršu, ja, vai rekudāts saka, ja. Tas ir piedzīvojums, ja, vai atvezošanas sēž un domāt, varētu šaha kaut kādu milzīgo turnīru uzrīkot, un tas tāds piedzīvojums. Kaut kāds piedzīvojums, kaut kas, kas mums liekas, kaut kāds izaicinājums, kaut kāda sāls tajā būtu, ja nav tā, ka mēs tikai sēžam mājās dīvānā un skatāmies televizoru, bet tāpat laikā kaut kas tāds, kas mums patīk, kaut kas mūs uzrunā. Un tas liekas tāds, un tad atsaukties Jēzum liekas viegli. Tad atsaukties Jēzum liekas, jā, davai, ejam. Un no vienas puses liekas, tā ir. Mēs lasām par to, un tā ir. Un tad mēs nonākam līdz šim punktam, kur Jēzus runā ar Pēteri. Un Pēters, viņš saka, ņem savu krustu un sako man. Viņš saka, ņem savu krustu. Nevis, ja tev gadās, ja tev apstākļi gadās, jau krustu uzkrīt virsū, ja tev grūtības vai izaicinājumi vai slimības vai apstākļi, ja tev gadās, bet viņš saka, ņem, brīvprātīgi ņem, izdara to darbību, ņem.
Mūsu dzīvē ir pietiekami daudz grūtību, mūsu dzīvē ir pietiekami daudz ciešanu. Mēs ar to sastopamies, un no brīvprāta jau mēs neizvēlamies ciešanas. Ne? Droši vien arī nevajadzētu ciešanu dēļ, tā ir tāda vājprāta pazīme, man liekas. Ne? Es vienkārši gribu ciest ciešanu dēļ. Bet darīt kaut ko, kas ir grūti un sāpīgi, kas kaut ko no mums maksā, bet darīt to, tāpēc, ka mēs ticam tam mērķim. Darīt to, tāpēc, ka mēs ticam aicinājumam, atsaukties kaut kam, kas ir lielāks par mums, kas ir pāri tam, ko mēs varam saprast, kur tikai mēs varam. Lielāks par mūsu dzīvi, lielāks par mūsu draudzi, pat lielāks par šo pasauli. Nāc un sako man. Tas nozīmē, ka mēs sekojam Kristum, mēs ņemam to krustu un ejam. Bet Jēzus šo sarunu ar Pēteri, viņš nevis iesāja, bet tā saruna tādā vienā brīdī ir tāds spilgts pagrieziena punkts, un Jēzus Pēterim saka, atkāpies no manis, Sātana. Pēters Jēzus saka, es iešu un es miršu. Ja, tas ir tas pagrieziena punkts, liekas, bija piedzīvojums ar Jēzu, un viss ir labi, mēs kāpjam kalnā, būs forši. Jēzus saka, bet būs ciešanas. Būs kaut kāds sarežģījums, būs grūtības, un Pēters saka, nē, Jēzu, tevi tā nē, mēs taču ejam piedzīvojumā. Ne? Mēs neejam mirt, mēs neejam grūtībās, mēs neejam tur. Mēs negribam to, mēs gribam to piedzīvojumu. Un Jēzus pagriež par Pēteru, viņš saka, atkāpies no manis, Sātana. Un es vienmēr lasu to, man liekas, Jēzus, tu šauj pār strīpu. Jēzus, tu bišķi pārspīlē. Bet Jēzus paskaidro, kāpēc viņš to saka, un patiesībā mums jātiek pāri tam aizvainojumam, ka Jēzus to pasaka. Neviens no mums nekad negribētu dzirdēt, atkāpies no manis, Sātana. Es būtu aizvainots, ja man kāds to pateiktu. Bet mums jātiek pāri tam aizvainojumam. Jēzus šeit grib kaut ko pateikt, un ko viņš saka Pēterim? Viņš saka, tu domā pēc cilvēka prāta. Tu domā pēc sava prāta. Un Jēzus saka, tas ir velna ceļš tavā sirdī. Tā ir velna viltība tavā dzīvē. Redziet, Andra pieminēja Halloween, ja, un es tik bieži domāju par šiem svētkiem notikumu, un es negribu iedzināties tajā, bet kāds, ko es esmu dzirdējis, ja, kad tie ir tad velna svētki, tumsas svētki, ja, un liekas, tur visi mošķi un viss kaut kas. Un, ziniet, būtu tik vienkārši, ja velns tādā veidā strādāt. Būtu tik vienkārši, ja tad, kad mēs ieraugam kaut kādu, briesmīgu masku vai asiņojošu vai kaut kādas tumsas, kaut kādas šausmas, rekutēji velns, būtu tik vienkārši. Ja mums būtu tik vienkārši izvairīties no viņa viltībām. Ja patiesībā velns ir daudz slīpētāks. Velns ir daudz viltīgāks. Ja, viņš nāk un saka, bet kā tu gribi? Kas ir tavi sapņi? Bet tu taču tik daudz esi centies, tu taču daudz esi pelnījis, tu tik ilgi jau esi kristietis, tu tik daudz labas lietas esi darījis, tu esi pelnījis. Tu esi pelnījis. Tu esi pelnījis labu, tu esi pelnījis bišķi atpūsties, tu esi bišķi pelnījis atlaist. Bišķi padomā par sevi. Kā tev ir labāk? Ja tu par sevi neparūpēsies, neviens par tevi nerūpēsies. Velns nāk daudz viltīgāk. Kā tu gribi? Kā tev liekas? Zini, Jēzus bišķi pār radikāli ir. Viņš nejauks, viņš sauc, viņš apsaukā tevi. Jēzus ved tevi kaut kādās tumsā un grūtībā. Jēzus tev saka, ņem savu krustu. Pagaid. Varbūt, ka nevajag. Var tikai bišķiņi sako Dievam. Var sakot Dievam tikai tur, kur tev patīk, tur, kur ir forši. Var jau, tikai tā, ka tev brīvais laiks ir. Ja ir kaut kas cits labāks, dari to. Tas taču ir labi priekš tevis. Bet ja nav, tad tu varbūt atver Bībeli. Varbūt aizies baznīca, ja tev tajā sēdē nekā cita nav, aizies to dievkalpojumu, ik pa laikam parādies, tad tev pārējie liks mierā. Neprasīs, kur tu sen neesi redzēts, kur tas palicis. Jēzus saka, atkāpies no manis, Sātana.
Nevis tāpēc, ka tu esi kaut kāds sātanists vai velna bērns vai tur mošķis vai vēl kaut kas tāds, bet tāpēc, ka tu domā pēc cilvēka prāta. Un ja es zinu, ka domājot pēc cilvēka prāta, mēs nenonākam tur, kur Dievs grib mūs redzēt. Domājot pēc cilvēka prāta, mēs neizpildam to Dieva nodomu savā dzīvē un draudzes dzīvē. Domājot pēc cilvēka prāta, mēs pielūdzam cilvēku. Un tas kļūst par mūsu elku. Un Jēzus zina, ka tas ir bīstami mūsu sirdī. Tas ir bīstami mūsu garīgajai dzīvei. Tas ir bīstami mūsu garīgajai veselībai. Un tāpēc viņš saka, atkāpies no manis, Sātana. Man liekas, tas tik skarbi un reizē tik mīloši. Jēzus jau redz, Jēzus varētu teikt, es negribēju to nobiedēt. Tā kā Miķels teica, varbūt mēs mājvietā reizēm pa daudz atklāti runājam par lietām, kas mums nesanāk, un tas nobiedē kāds cilvēks. Es saku, nē, īstenībā jau tik slikti ar mums nav, mēs tad normāli kristieši esam. Kā ir, tā ir. Cik normāli vai nenormāli spriediet paši, bet Jēzus nemēģina to mīkstināt. Jēzus saka, nē. Viņš saka, kas grib man sekot, lai aizliedz sevi. Aizliedz sevi. Un to ļoti sarežģīti pateikt sev nē. Aizliedz sevi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu noliedz Dievu. Es vienmēr domāju, kā lai šo izskaidrot. Noliedz Dievu augstāk, ja? Un tad man, noliedz Dievu uz augstākā plauktiņa savās mājās. Ja? Bet tad, kad tu pieņem lēmumu, jebkuru lēmumu savā dzīvē, tu vispirms uzdod sev jautājumu, ko Dievs par šo saka. Un es domāju, Dievam droši vien nav tik būtiski par to, kādu kleitu tu šodien uzvilki, tur sarkanu vai zilu vai baltu, melnu vai zaļu. Viņam droši vien nav tik būtiski, ko tu brokastīs ēd. Es negribu ieiet tādās triviālās lietās, ja, ka mēs katru izvēli, ko mēs pieņemam, mēs sakam, Dievs, ko tu gribi? Ja, ko tu gribi, lai es ēdu? Ikrus un kaviāri. Un tad mēs ejam un sakam, ziniet, draudze, man vajadzīgs jūs atbalsts, ja Dievs man teica, ka man jāēd ikri un kaviārs. Ja. Lūdzu, saziedojiet. Mēs varam aizvest tādās pilnīgās galējībās, bet, kad mēs pieņemam kaut kādas lēmumus savā dzīvē, mēs izdarām izvēles par to, ko darīt ar savu naudu, ar savu laiku, kā mēs reaģējam uz grūtām situācijām, kā mēs reaģējam, kad mēs ciešam, kā mēs reaģējam, kad mēs esam tumsā. Izvēle padoties vai nepadoties kādiem kārdinājumiem un grūtībām, ka mēs sakam, kā es gribētu. Es nezinu, cik daudz Ruta šeit nav. Vakar koncertā arī Munis izlasīja Ruta šo ierakstu Facebookā. Nezinu, cik daudz jums dzirdēja par to, kā būt Audži ģimenei tajā laikā, kad es biju Amerikā. Kad patiesībā tik bieži mums kā ģimenei mums liekas pietiek. Priekš kā mums tas vajadzīgs? Mēs tikko iegājām gulēt, un viņš atkal ceļās, viņš raud, kamēr mēs taisam to pienu, viņš raud tā, kā viņam kāja kāds plēsta nost, viņš raud. Un tu pamosties no rīta, tu esi nogurstos, kāpēc mēs to darām? Tur notiek kaut kāda sarežģījuma, kaut kāda sistēmā, tur bāriņties pieņem ne tādu lēmumu, vai bioloģiski vecāki, vai vēl kaut kas, un tu ir tik sarežģīts, un tas viss, un liekas, kāpēc es pa vidu, es varētu neraizēties par to, es to varētu nedarīt. Un mēs uzdomājam, Dievs, bet kas tev ir priekš mums šajā posmā? Jā, es nezinu, vai mēs ar Rutu visu mūžu būsim Audži ģimeni, mēs nekad tā neesam. Mēs patiesībā no bērnu uz bērnu mēs pieņemam atkal lēmumu, jā, mēs esam gatavi nākamajam, mēs esam gatavi vēl vienam. Un es ticu, ka kādā brīdī būs beigas, mēs teiksim, tas ir viss, mūsu ceļš ir beidzies. Šobrīd es tā domāju, es nezinu, kas ir Dievam padomā, bet kad mēs uzdevām jautājumu, Dievs, bet ko tālāk? Ko tagad? Kad mēs saņemam algu, mums ienāk alga, un mēs domājam, ko darīt. Kas ir pirmais maksājums? Labi, tur ir īra, siltums, telefons, ja, kaut kāda rēķina, kaut kas. Ko mēs darām to naudu?
kur mēs viņu ieguldīsim. Ja, un, es domāju, ieguldīt neobligāti kaut kādos vērtspapīros vai vēl kaut kur, tas arī ir labi un vajadzīgi, bet varbūt mēs ieguldam to, lai uzaicinātu kādus ciemos, un mēs uzklājam vakariņus, un mēs sakam, mēs investējam. Mēs investējam šajās attiecībās, Dievs ir ieliekis sirdī šos cilvēkus, mēs viņus uzaicinām, Dievs, ko tu gribi, lai mēs darām ar šo algu? Mums ir brīva pēcpusdiena pēkšņi, varbūt kaut kas atverās, kaut kas atklājās. Es saku, Dievs, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Man ir brīvs laiks. Un varbūt Dievs, bieži vien Dievs varētu teikt, zini, tā ir tava pēcpusdiena, dari, ko tu gribi. Ieslēdz savu mīļāko seriālu Netflixā, aizēji, pastaigājies mežā, izdari kaut paguli. Paguli. Bet varbūt Dievs tajā brīdī tev liekas, es tā gribētu pagulēt, un tev atnāk īziņa no kāda, kurš saka, es gribētu satikties. Un tu saproti, ka tavā kalendārā atvērās tieši šis brīdis, laiku, un tu gribēji pagulēt, un kāds tev uzrakstīs, gribētu satikties, vai mēs varam satikties. Aizliedz sevi. Aizliedz sevi. Ja, tas nav tāds, mēs reizēm domājam, tas aizliedz sevi ir burtiski tāds, ja, tā, ka mēs neko sev nepērkam, mēs savā dzīvē viss tikai minimālismā, ja, un vēl, ja mums ienāk kaut kādas baudas prātā, nezinu, tur nopirkt puslitru saldējumu un vienītī apēst, ja, tad mēs savā pātagu uzšaujam, lai ārā šīs ļaunās domas ārēs aizliedz sevi. Ja. Tas atkal tā ir kaut kāda sevis izpatikšana, man liekas, jau kaut kādā pārprastā formā, bet aizliedz sevi, ka tu uzdod jautājumu, Dievs, ko tu gribi. Un Dievs saka, ņem savu krustu. Ņem savu krustu, mums katram ir krusts. Ņem savu krustu, kas ir tavs krusts? Kas ir tas, kur tev ir jānomirst? Kur tev ir jānomirst? Kuram savām vēlmēm, savām kārībām, varbūt kuram grēkam, kurš tev ir mīļš. Ņem savu krustu, izvēlies kaut kādas grūtības. Ziniet, uzņemošās ģimenes viņas nomirst. Viņas nomirst kaut kādam brīvajam laikam. Nav tā, ka galīgi nav. Es negribu to visu pārvērst tā, bet tas ir tā. Tu izvēlies kaut kādu grūtību, kur Dievs saka, tas ir tas, kurus tev aicina. Tas ir tas, ko es aicinu tev nest. Ņem savu krustu. Paņem to. Nevis, ka viņš tev uzkrīt, un tad tu labi nemet nost. Paciet viņu, ja? Paciet viņu. Un kaut kādā brīdī cerams, ka viņš nokritīs no tevis. Ja? Ņem savu krustu. Izvēlies paņemt. Katram individuāli mums ir kāds krusts, tas var izskatīties dažādi, tas aicinājums var būt dažāds. Arī šajā ārpus ģimenes aprūpes jomā ir kāds ģimenes, kas uzņem bērnus, un tad ir kādi cilvēki, kas viņus atbalsta, līdzīgi kā jūs, draudzi, atbalstat mūs un Andru un Leņus. Un tad ir kādi, kur rīko koncerts, un kādi, kuri ziedo, un kādi, kuri pieskat un nesā bērnus apkārt un rūpējās un palaiž atpūsties. Un ir kādi, kas lūdz, kuri nepagurstoši lūdz. Katram ir kaut kāda sava misija, savs krusts. Un tas kaut ko maksā, tas kaut ko prasa, tā ir kāda grūtība. Un tad es domāju, mums kā draudzē arī ir savs krusts. Mums kā draudzē kopumā ir, kas ir tā mūsu misija, kas ir tas mūsu grūtums. Liekas, ir forši, ka ir forši. Ir forši, ka mēs varam svinēt, forši, ka mēs varam priecāties, bet mēs to darām nevis sevis dēļ, bet tāpēc, ka Kristus mums kaut kur aicina. Viņš saka, ņem savu krustu un seko man. Seko man. Nevis ņem savu krustu un tagad tēlo nabadziņu un tādu, kurš ir pasaules apbežotais un cietais. Viņš saka, ņem savu krustu un seko man. Ņem savu krustu un nāc man līdzi. Tad ir jautājums, kur Kristus tevi ved? Varbūt mēs jau esam aizmirsuši par uzdot šo jautājumu. Varbūt Kristus jau stāv pie durvīm gatavs, jau apāvies, uzvilcis jaku un gaida, kad mēs iesim. Mēs vēl tikmēr skatāmies. Mēs sakām, Kristus nevar tagad iet. Man vēl 2 sezonas man mīļākajam seriālam Netflixā. Un tad pēc tam. Kur Kristus tevi ved? Uz ko viņš tevi aicina? Kas ir tas posms tavā dzīvē, kur šobrīd Kristus tevi ved? Vai tu vienkārši esi ieskrējies tādā vāveres ritenī? No darbu uz darbu,
Staps, koks, māja, žoks. Ja. Kur Dievs tevi aicina? Kas ir tas, ko tu esi aicināts darīt? Kur viņš tevi ved? Kādas izvēles viņš tev aicina pieņemt? Kādā Normons bieži stāst par šīm dzīves sezonām? Ne? Kādā sezonā Dievs tevi ieved? Kur Dievs ved mūs kā draudzi? Pirms 2 svētdienām mums bija šī tikšanās, informatīvā tikšanās, kāda no jums tajā bija par to, kur mēs jūtam, ka Dievs mūs ved kā draudzi, uz ko mēs gribam tiekties. Ja. Savā rezultāts viens no tiem ir šis tirdziņš. Mēs gribam darīt labu, bet mēs gribam darīt to kopā ar draudzi, ar cilvēkiem, tiem, kas mums ir apkārt. Mēs gribam veidot to kopienu, kur Dievs mūs ved. Vai mēs ņemam to krustu, ko viņš mums ir nolicis. Un kāds šeit varbūt sēž un domā, jā, bet es daudz esmu dzirdējis par pašaprūpi. Tas viss izklausās tik smagi, bet tu jau nevari iedot to, kas tev pašam nav, vai ne? Un ja tev nav, tad tev pašaprūpi, un tas vārds ir tik daudz dzirdēts. Tie, kas ir izgājuši šos apmācības kursus, jūs zinat, jā, kompetenti emocionāli traumēti bērnu aprūpētais 9. modulis pašaprūpi. Pašaprūpi ir ārkārtīgi svarīgi, mums ir jāparūpējas par sevi, bet reizēm mēs pašaprūpi pārprotam. Mēs kā kristieši arī to pārprotam, un mums liekas, ka mēs jau tikai tad, kad mēs esam gatavi, tikai tad, kad mēs esam atpūtušies, tikai tad, kad mēs jūtamies spēcīgi un vareni, ja, un iedvesmoti, tikai tad mēs varam kaut ko darīt. Bet redziet, ticībā mēs visu laiku dodam kaut ko, kas mums pašiem nav. Patiesībā evaņģēlijas ir Dieva klātbūtne, kad Jēzus runā ar šo sievieti, samarieti pie akas, viņš saka, kas nāk pie manis, tam es došu dzīvā ūdens, un viņš kļūs par avotu tevī. Ja tas avots jau nav mūsos, nav tā, ka mēs kaut kur uzkrājam, un tad viņš uzkrājās, un tad mēs atkal iztērējam, bet ka tas ir dzīvā ūdens avots, kas tek caur mums. Un tad mēs apzināmies, tā pašaprūpe patiesībā ir tā apziņa, ka tas mums pašiem ir vajadzīgs katru dienu. Katru dienu. Es esmu pateicīgs draudzē, ka 22. gada vasarā man bija iespēja doties sabatā. Mēs kā ģimene varējām doties būt Amerikā 3 mēnešus un vēl mēnešu šeit Latvijā, pirms atkal atgriezties pie darbiem. Un tas bija brīnišķīgs laiks, kad atvesaļoties un kādām lietām pievērst atkal uzmanību. Bet viena no lietām, ko es sapratu sabatā, ir, ka es nevaru vienkārši plānot savu dzīvi tā, ka ja tur 5 vai 7 gadus tu vienkārši mauc, ja, galvu nepacēlis, un tad cerēt, ka 3-4 mēnešu laikā tu atkal varēsi atjaunoties. Ka patiesībā tam, kam ir jāmainās, ir tas, kāda ir mana ikdiena. Tam, kam ir jāmainās, ir tas, kāda man ir ikdienas paradumi. Tā bija viena no lietām ar mentoru palīdzību, pie kā mēs strādājām šajā sabata laikā, ka jāmainās ir paradumiem. Ka mēs, kā kristieši, mainām paradumus, lai dzīvēs ūdens mūsos ieplūst, bet lai mēs viņu varam dot tālāk. Ka mēs katru dienu nākam pie Dieva un sakam, Dievs, ja tu man nedod, man nav ko dot. Ja tu man nedod, man nav ko dot. Un reizēm mums vajadzīgi ilgāks laiks un ilgāk pievērst uzmanību šai pašaprūpē, ja, bet reizēm mums vienkārši vajag no rīta saņemt no Dieva un tajā spēkā iet līdz vakaram. Līdz varbūt reizēm mums liekas, no vakarā es atnāku un es krītu pie zemes, ir bezspēkā, un no rīta es atkal ceļos un Dieva spēkā iet tālāk. Mēs nevaram paši sevī to radīt. Redz, cerība, miers, klātbūtne, glābšana, tās nav lietas, kas nāk no mums, tās nav lietas, ko mēs varam uzkrāt. Tās ir lietas, kas nāk no Dieva klātbūtnes. Pašaprūpe ir svarīga, bet nevajag to pārvērtēt. Mēs nevaram gaidīt, kad ar mums beidzot viss būs labi. Tagad beidzot es ar savu dzīvi tikšu kārtībā, tad es kādam citam palīdzēšu. Ne? Un mēs to varam domāt tādā individuālā, tā par sevi, par savu ikdienas dzīvi, ne? Kad man beidzot būs labs. Mēs varam domāt arī par draudzi. Ne? Tagad beidzot mēs iekšēnē tiksim galā ar savām problēmām. Mēs kā grēcīgi cilvēki iekšēnē mums vienmēr būs problēmas. Un jo dziļāk un jo tuvāk mēs viens otram augsim, jo vairāk tas problēmas nāks uz āru. Un mums ar viņām būs jāstrādā. Tad ir tas jautājums, vai mēs strādājam, lai atpūsties, vai atpūstamies, lai strādātu. Un kāda ir atšķirība? Atšķirība ir mūsu sirds attieksmē. Atšķirība ir sirds attieksmē. Es nopelnīšu naudu, lai es varu tajā ceļojumā aizbraukt. Ja, un tas viss ir par mani. Es nopelnīšu naudu, lai es varu to māju uzcelt.
Un beidzot man būs miers, es varēšu tur sēdēt, grāmatu lasīt, vīnu dzert, ja, un skatīties ārā pa lielo logu, skaisto upi. Man būs miers un man dzīve būs pilnīga. Un es darīšu visu iespējamo, lai līdz tam nonāktu. Tas sirds patiesībā pieķērusies tam, kā man būs. Un tagad mēs atpūšamies, lai strādātu, mēs atpūšamies, lai darītu tos, ko Dievs mums ir aicinājis. Mēs domājam, cik daudz man ir jāatpūšās, kas man ir vajadzīgs, kas manam ķermenim, manam garam, manam miesai, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu darīt tos, ko Dievs man aicina. Kas man ir vajadzīgs, lai es varētu ņemt to savu krustu un sekot Kristum. Varbūt man vajag kārtīgi izgulēties. Kad nedēļu man vajadzēja gulēt 8 stundas katru nakti. Un tad es atjaunojos un tad es varu sekot Kristum. Un es aizliedzu sevi, es neskatos tos Netflix, es neēdu to puslitru saldējumu vakarā, es nedaru citas lietas. Un es aizliedzu sevi laicīgi gulēt, lai es būtu atpūsties, lai es varu nest savu krustu. Varbūt man jāiet uz sporta zāli. Un es aizliedzu sevi un tā vietā, lai vienkārši neko nedarītu, es eju uz sporta zāli, lai es būtu vesels, lai es būtu stiprs, lai es varu ņemt to krustu un sekot Kristum. Varbūt es mainu savu diētu. Varbūt es mainu savu attieksmi. Varbūt es atsakos no kaut kā, kas liekas, man taču pienākās, un es no tā atsakos, lai es varu sekot Kristum. Kur Dievs tev ved, kur Dievs ved mūs kā mājvietas draudz? Kāpēc pastāv mājvietas draudz? Tas nav, lai mums būtu labi. Es ceru, ka mums tajā procesā ik pa brīdim ir labi. Šorīt brokastīs bija labi, bija forši. Ir forši sanāk kopā. Svinēt, pateikties Dievam, vienkārši ēst un baudīt garšīgas pankūciņas, vafelītes un bekoniņu. Bet tas nav tas mērķis. Tas nav draudzes mērķis, lai mums būtu labi. Lai mēs justos labi. Lai es justos šeit labi, lai es justos šeit piederīgs. Ko mēs kopā varam izdarīt jēgpilnus, ko Dievs mūs aicina? Un es redzu tādas 3 lietas, un tas nav tā, ka šīs 3 lietas ir galvenās. Tās kaut kādas lietas, kas man ienāca prātā, varbūt Dievs tās ielikt man sirdī, es nezinu. Ja Bībeles mūsu aicinājums ir veidot mācekļus, un to mēs varam darīt tik daudz dažādos veidos, bet es redzu tādas 3 vadlīnijas, kur mēs kā draudzi varam domāt, un es tūlīt noslēgšu, es apsolu. Pirmā lieta – pasludināt evaņģēliju. Tā ir tā dzīvības vēsts, labā vēsts, ko Dievs mums ir devis. Tā ir tā vēsts, kas atbrīvo. Tā ir tā lieta, ko cilvēki meklē, varbūt pat nezinot, ka viņi to meklē. Tā ir tā lieta, pēc kā mēs paši un pēc kā citi ir izslāpuši. Pasludināt evaņģēliju. Un šeit es nedomāju vienkārši iet ārā uz ielas un sludināt visiem. Tā arī var darīt, ja Dievs jūs to vada. Bet būt līdzās, kādu sadzirdēt, uzklausīt un pasludināt viņam evaņģēliju. Runāt dzīvības vārdus šī cilvēka dzīvē. Aiznest evaņģēliju ar savu dzīvi, kādam parādīt piedošanu, parādīt žēlstību, parādīt mīlestību, parādīt Kristu. Parādīt Jēzus Kristus nāvi pie krusta un augšām celšanās spēku. Pasludināt evaņģēliju. Tas tas, ko mēs kā draudzi varam kopā darīt. Otra lieta, ko es redzu, kas bija agrīnajā draudzē, kas bija arī vecajā derībā, kur Jesēja runāja ar Dievu tautu, viņi saka, rūpējieties par šīs pilsētas labklājību. Ja mēs reizēm domājam, Dieva vārds mūs sauc par svētajiem, ja kas svētie nošķirtie, tad mēs nošķiramies, lai šī pasaule kaut vai sadeg, lai viņi iet bojā, lai viņi sapūst, galvenais, ka mums ir labi šeit. Bet Dievs mūs aicina rūpēties un darīt labu. Dievs mūs aicina rūpēties un darīt labu. Un kādos veidos mēs to varam darīt, kā mēs varam šo pasauli padarīt labāku. Un kas ir tas darbs, ko tu dari? Kas ir tava profesija? Kā tu padari to labāku? Tajā skolā, kurā tu strādā? Slimnīcā, kurā tu strādā, bankā, kad tu strādā. Kā tu padari šo pasauli labāku? Kā tu rūpējies par to, kur Dievs ir ielicis? Kā tu rūpējies par savu uzdevumu, par tiem skolniekiem, kolēģiem, pacientiem? Rūpēties par to, parādīt tās rūpes. Un visbeidzot būt uzticamiem tajā specifiskajā aicinājumā, kur Dievs pavēla rūpēties par bērniem, atraitnēm un svešiniekiem. Par tiem, kuriem ir kaut kādiem dēļ mazāk iespēja parūpēties par sevi. Un tas tā vēsturiski bijis Bībeles laikos, un tāpat arī mūsdienās nav neaizsargātu cilvēku kā bērni, kur palikuši bez vecā gādības. Kā mēs varam parūpēties par viņiem?
konferencē, kurā es biju. Es tajā brīdī gan nebiju klāt, bet es vēlāk redzēju video. Mācītājs Deivids Plets uzrunāja konferences dalībnieks. Viņš teica, mēs bieži vien domājam, ka pasaules sistēmās un politikā ir risinājums. Mēs domājam, ja mēs atrisināsim sistēmu, ja mēs pilnveidosim kaut ko, ja valdība pieņems vienu vai otru lēmumu, tad tas būs risinājums. Bet patiesībā risinājums ir mums. Jēzus saka, jums ir risinājums. Jums ir tas, kas šajā pasaulē ir vajadzīgs. Dievs tā ir iecerējis, Dievs mūs tā ir ekipējis, Viņš mūs ir sagatavojis, Viņš mums ir devis Svēto garu. Mums ir risinājums tām problēmām. Mums nevar būt 5 eiro risinājums miljonus eiro problēmai. Ar to es domāju, ka mēs nevaram vienkārši teikt, lasi Bībeli, lūdzu Dievu, viss būs kārtībā. Tur, kur ir nopietna problēma, kur ir sāpes, kur ir traumas, kur vajag glābs, bet mums ir risinājums. Dieva gudrībā draudzēji ir risinājums šīs pasaules problēmām. Bet Jēzus nāk un viņš risina to. Viņš iesāk risināt. Viņš ņem savu krustu. Un jau tajā brīdī, kad viņš nesa šo krustu, viņš bija tik ļoti piekauts, ka viņš nevarēja. Un tad nāca šis Sīmanis, viņš nāca un viņš nesa Jēzus krustu. Viņš saka, palīdzēja Jēzus maizē, bet Jēzus, it kā Jēzus karājās pie krusta, bet būtībā krusts bija uz viņa muguras. Šī nasta bija uz viņa muguras. Viņš iesāka to nest, viņš nes šīs pasaules grēku. Viņš nes tavu un manu grēku, viņš to uzņemās. Viņš to nes, viņš iesāka risināt šīs pasaules problēmas, šīs pasaules vajadzības. Mūsu nespēku, mūsu vientulību, mūsu atstumtību, mūsu grēku Jēzus uzņemas uz sevi. Kad mēs nākam pie Jēzus, viņš saka, dod man savus šaubas, dod man savu traumu, dod man savu neziņu, dod man savu nespēku, dod man savu grēku, dod to man. Dod to man, un viņš iemaina to pret savu taisnību. Viņš iemaina to pret savu pilnību. Un tad viņš saka, kas grib man sekot, lai nāk pie manis, mana nasta ir viegla, mans jūks ir patīkams. Un mums liekas, kāds var būt, ja Jēzus saka, aizliedz sevi, ņem savu krustu, un citā vietā Jēzus saka, mana nasta ir patīkams. Reizē, tad, kad mēs ejam kopā ar Jēzu, tad viņa nasta kļūst patīkama, viņa nasta kļūst viegla. Patīkam varbūt citā veidā, nekā mēs to iedomājamies. Patīkam liekas reizē, matus pabužina kādam, ja tas ir patīkam, vai muguras masāžiņa, plecs masāžiņa, tas ir patīkam. Bet tad, kad mēs darām to, uz ko Dievs mums ir aicinājis, kad mēs nesam savu krustu, tas ir patīkami tādā ziņā, ka mēs gūstam piepildījumu. Mēs gūstam gandarījumu, ka mēs darām to, ko Dievs no mums prasa. Mēs kaut ko sasniedzam, mēs varam apskatīties atpakaļ un teikt, wow, mēs to paveicam Dieva žēlstībā. Es ticu, ka mācekļiem bija tāda sajūta, kad viņi pabaroja šos 5000 ar 5 maizēm, 2 zivīm. Ja. Mēs jau saprotam, mēs zinām no stāsta, ka viņi nepabaroja. Tās pat nebija viņa maizes, tās bija šī puisīša maizes. Ja. Bet viņi piedalījās tajā darbā, viņi izdalīja tās maizes, viņi nes, viņi pēc tam savāca tos grozus, viņi redzēja, ko Dievs dara, un es ticu, ka viņiem bija gandarījums. Tas, ko viņi gribēja, viņi teica, Jēzus, laid viņus vaļā, lai viņi iet, lai viņi pērk, lai viņi tiek ar savu dzīvi galā. Mēs nevaram nest šo krustu, mēs nevaram viņus visus pabrot, mēs nevaram par viņiem parūpēties. Un tas, ko Jēzus grib, saka, nē, jūs dodiet viņiem ēst. Jūs dodiet viņiem ēst. Jūs to darat. Kas kaut glāzi ūdens dos vienam no šīs mazākajiem manā vārdā. Jūs dariet. Es nezinu, kāpēc Jēzus tā ir ieplānojis. Es nezinu, kāpēc tas ir Dieva plāns. Kāpēc viņš izdomāts ar mums, nepilnīgiem, kļūdainiem, salauztiem cilvēkiem. Bet Jēzus saka, es jums dodu Svēto garu. Un es jūs sūtu. Ņem savu krustu un sako man, es jūs sūtu. Jūs dodiet viņam ēst. Kāpēc mājvietas draudz pastāv? Domājot par gadiem uz priekšu. 104., 105., 110. Cik daudz Dievs mums dos? Lai darītu kaut ko jēgpilnu. Lai darītu kaut ko, kam ir nozīme, lai darītu kaut ko, kas rada atšķirību, kur Dievs mūs ved. Un ka mēs katrs individuāli, ka mēs kā draudz kopā varam ņemt to krustu. Nevis dzīvot sev, nevis dzīvot savai ērtībai, nevis dzīvot tā, kā ir vieglāk, bet ņemt savu krustu un sekot Kristum. Un kad tad tā pašaprūpe, tad tā atpūta ir tāpēc, lai mēs to varētu darīt. Lai mēs varētu sekot Kristum. Nevis tāpēc, lai mēs justos labi.
bet tāpēc, lai mēs varētu sekot Kristum. Un ziniet, tad arī atpūta iegūst evaņģēliju garšu. Mums vairs nav jājūtas vainīgiem, ka mēs atpūšamies. Mums vairs nav jājūtas vainīgiem, ka mēs investējam sevī, jo tas taču ir tik ļoti egoistiski, vai ne? Bet ja mēs to darām, tāpēc, lai mēs varētu atsaukties Kristus aicinājumam, atsaukties Kristus pavēlē, tad mēs patiesībā esam paklausīgi Dievam. Nevelti Dievs iedibinājis sabatu. Viņš saka, 1 dienu nedēļā nekādu darbu nedariet. Atpūtieties. Dievs zina, ka atpūta ir svarīga. Bet tā nav tādēļ, lai mēs vienkārši varētu darīt kaut kādas savas lietiņas, bet tādēļ, lai mēs būtu gatavi atkal kalpot Kristum un sekot tur, ko viņš mūs vada. Pēc brīža mēs būsim kopā pie vakarēdiem. Pavisam pēc īsa brīža. Un es gribu, ka tu šajā brīdī padomā. Tev nav jāizdomā, bet es gribu, lai tu padomā, kas ir tas krusts, kas tev ir jānes. Kas ir tas krusts, kas tev ir jānes? Kas ir tas, uz ko Dievs tev aicina? Kur viņš tev ved? Viņš saka, ņem savu krustu un sako man. Un tad varbūt pirms tu esi gatavs ņemt šo krustu, ir kādas lietas, kur tev ir jāaizliedz sevi. Varbūt kāds grēks, kas tev ir mīļš, kurš tev ir jānožēl, un jāsaka, Dievs, es negribu vairs ar to spēlēties. Varbūt kāda patmīlīga lieta, kur tu esi domājis par sevi un par to, kā tu vari iegūt lielāko labumu, kas tev ir jānoliek Dievu priekšā, un jāsaka, Dievs, es neesmu bijis tev uzticams. Kas ir tas krusts, kas tev ir jānes? Pavadīsim kādu laiku klusumā, pārdomāsim, un kad tu vari uzticēt Dievam to. Tad, kad mēs atzīstamies, ka mēs izsūdzam savus grēkus, Dievs ir uzticams, viņš mums piedod. Tā ir tas tāds apstiprinājums no Dieva, bet ka mēs varam būt uzticami no savas puses. Te Dievs, es neesmu nesis savu krustu. Es pat neesmu skatījies savu krustu virzienā, es esmu bēdzis no savu krustu. Manā savā žēlstībā ved man atpakaļ. Dievs ir uzticams, viņš to darīs. Pavadīsim kādu brīdi klusumā. Kas ir tas krusts? Kas ir tas virziens, kur Kristus tev aicina sakot viņam?